Čau, tātad šodien es jums iemācīšu jaunu kāršu triku. Kā ierasts, vispirms parādīšu un pēc tam iemācīšu. Taču vēlos piebilst vienu lietu. Šo triku ir ļoti grūti parādīt kamerā un ļoti viegli atšifrēt kamerā. Taču palieciet līdz pamācībai, jo es paskaidrošu tieši kādēļ šo triku ir grūti parādīt kamerai un video un tik viegli ir parādīt cilvēkiem. Tātad no sākuma es jums iedodu kārtas un jūs viņus pārceļat. Es nezinu, aptuveni kādu trešo daļu. Un tad, kad jūs to esat izdarījis, jūs izvēlaties jebkuru kārti. Tātad pieņemsim, jūs izvēlaties lūk šo te kārti un iegaumējat. Un tad, kad jūs to esat izdarījis, mēs viņu ieliekam aptuveni kaut kādā kavas vidū. Un tagad jums ir jāliek kārtas lūk tā un jāapstājās jebkurā vietā, kurā vēlaties. Pieņemsim, jūs apstājāties šeit. Jūs apstājāties pie kārtas 9. Ja jūs būtu apstājies iepriekš, jūs būtu apstājies pie kalpa, ja jūs būtu gājis tālāk, jūs apstātos pie 10. Taču šajā gadījumā jūs apstājāties pie 9, un šī kārtas mums parāda, cik kārtas jāatskaita ir no šīs čupiņas. Tātad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un nākamā kārtas ir jūsu kārtas. Tātad tagad sekos pamācība. Tagad pamācība. Šim trikam ir vajadzīga sagatavošana. Sagatavošana ir tāda, ka jūs no kavas izņemat visus astotniekus un devītniekus. Tātad, kad tas ir izdarīts, jums ir jāsakārto lūk tā. Jebkāda kārtas no kavas vajadzīgā. Jebkāda vajadzīgā, jebkāda vajadzīgā. Lūk, šādi mēs viņus arī sakārtojam. Lūk tā. To parādīšu. Tagad jūs ļoti labi redzat, ka astotnieki un devītnieki ir starp jebkādām random kārtīm. Tātad, un šīs kārtas mēs uzliekam pa virsu. Tātad, pirmās 16 kārtas mums ir, zināmas, un tā kā mēs zinām, kas tur ir pa kārtīm, kādas mums vajag. Tātad, un tagad mēs tieši tāpēc, ka tur ir 16 kārtas, kuras mums ir vajadzīgas, mēs liekam pārcelt trešo daļu ne vairāk, jo citādi tad triks var izgāzties. Tātad, aptuveni trešo daļu, lai pārceļ. Un tagad mēs liekam izvēlēties jebkuru kārtu no kavas. Un tieši šis ir tas brīdis, ko kamerā ir ļoti grūti parādīt. Jo cilvēks pats, kad izvēlās kārtu, viņš pats viņu paņem un apskatās. Un visi pārējie, kas ir apkārt, arī paskatās, kas tā ir par kārtu. Tieši tajā brīdī jums ir brīvs brīdis, kad ar kārtīm darīt tieši to, ko jums vajag. Jo neviens neskatās uz jūsu rokām, bet skatās uz šo kārti. Un šajās, 2 sekundēs jūs varat vai 3 paspēt atskaitīt 8 kārtas, ko mums arī vajag šajā trikā. Tātad es skaitu pa 3. 3, 3, 2. Un tagad mēs dodam, lai noliek šo kārtu te un uzmetam šīs kārtas pa virsu. Es apgriezīšu šoreiz šo kārtu otrādāk, lai jūs saprotat, kas notiek. Uzmetam šīs kārtas pa virsu. Tātad tagad pa virsu ir 8 kārtas. Tagad, ja man ir vairāk cilvēki, jūs varat iedot šīs kārtas citam cilvēkam un teikt, lai viņš liek kārtas lūk tā parādīt. Bet, ja jūs rādat vienam cilvēkam, tad tam pašam šo pašu paskaidrojat, es jums iedošu kārtas un jūs viņus liekat lūk tā un apstājieties jebkurā brīdī, kurā vēlaties. Galvenais ir tas, lai viņš apstājās pie pirmām 16 kārtīm, ja viņš aizies tālāk, triks izgāzīsies. Un kamēr viņš liek kārtas lūk tā, jūs skaitiet līdzi, nav, ir. Un visu laiku tā. Jo, kādēļ? Lūk, šī kārtas mums nav vajadzīga. Ir, nav, ir. Nav, ir, nav, ir. Un tieši tādēļ, kamēr viņš liek kārtas, jūs skaitat līdzi, nav vajadzīgi, ir, nav, ir, nav, ir, nav, ir, nav, ir. Un ja viņš apstājās šeit pie tās, kuras ir, jūs sakat ļoti labi, jūs apstājāties šeit, apgriežat šo kārtu, un tā tad atskaitīsim 8 kārtas. Un jūs parādat, ka jūs būtu iepriekš izvēlējies, tad būtu 7, nākamā būtu dūzes. Taču, ja viņš apstājās pie kārtas, nav. Jūs sakat ļoti labi, jūs varējāt apstāties jebkurā vietā, jūs apstājāties šeit, un jūs tagad no šīs čupiņas augšējo kārtu apgriežat un rādat.
Tātad jūs apstājāties pie 9, ja jūs būtu iepriekšējo ņēmis, jūs apstātos pie dūža, ja nākamo, tad pie kalpa. Tātad tā kā jūs apstājāties šeit, tā kā šeit ir 9, jūs atskaitat 1, 2, 3, un jūs sakat, ka tā kā jūs apstājāties, te mēs atskaitīsim 9 kārtas no šeit, tātad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un 9. kārts ir viņa kārts. Taču, ja viņš būtu apstājies pie 8, te arī ir 9, ja viņš būtu apstājies pie 8, tad jūs atskaitītu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un nākamā kārts būtu viņa. Jūs pamanījāt, ka ja ir 9, tad tieši šī kārts ir viņa, ja 8, tad nākamā kārts ir viņa kārts. Un tas arī ir viss šajā trikā. Kā jau minēju, diezgan viegli parādīt, jo ir tā sekunde vai 2, kad jums ir brīvas rokas un jūs mierīgi varat atskaitīt tās 8 kārtas un visu izdarīt. Un tā tad ceru, ka jums patika, ceru, ka jums sanāks un spiežam thumbs up un ceru, ka jums tiešām sanāks un veiksmīgi jums.